Kāpēc planšetdatoram nevajadzētu aizstāt rēķināšanu galvā? Kā iemācīties domāt telpiski un kā smadzeņu darbībai palīdz šaha spēlēšana? To šodien raidījumā kopā atklās Arbijs Lauva, privātskolotājs eksaktajās zinātnēs, Draudžu notikumu arhivārs un aktīvs sportists. Ceļu uz Dievnamu Arbijs Lauva kopā ar kādu no palīgiem mērot 2 reizes mēnesī, jo brauciens no Purciem līdz pilsētas centram ir diezgan tāls. Pirmo reizi uz baznīcu Arbiju atvedusi mamma. Tā arī ticība viņam kļūsi par neatņemamu dzīves daļu līdzās matemātikai, fizikai un ķīmijai. Es diezgan daudz esmu mācījies, kaut kur 17,5 gadus. Es pabeidzu vidusskolu, pabeidzu tehnisko skolu, tad es Latvijas universitātē 1,5 gadu mācījos fizmatos pedagoģiju, un tad es aizgāju uz Tehnisko universitāti. Tehniskā universitātē 5 gadus nomācījos. Materiāls piedapstrādes tehnoloģiju. To es beidzu un iestājos aspirantūrā. Tad es tajā laikā varēju strādāt 2 darbvietās. Es sāku strādāt eksperimentālā līdzekļu rūpnīcā, centrālā laboratorijā pa vecāko inženieri, bet tas bija tas laiks, kad otrā darbvietā varēja piestrādāt pedagoģiju. Un tad otra tā lieta bija šie te skolnieki. Toreiz es biju vesels, skrēju ar kājām, un tad jau es sāku mācīt matemātiku un ķīmiju, un man interesēja tās lietas. Un tad, kad es saslimu, tad, protams, man no darbības rūpnīcā, no aktīvas darbības bija jāatvadās, bet Dievs kārtoja tās lietas tā, ka es varēju savu otru specialitāti piekopt visu mūžu, šo eksakto zinātņu izglītības nodrošinājumu studentiem un skolniekiem. Šodien Arbijs kā privātskolotājs māca augstāko matemātiku, ķīmiju un fiziku. Viņš atzīst, ka tagad arvien mazāk cilvēki rēķina galvā un uz papīra. Vairāk izmanto kalkulators un dators. Visi tie studenti ir skrejoši. Un studentiem nav laiks, un viņi iet un skrien. Un protams, ka eksaktos priekšmetus nevar iemācīties tā kā lasīt daļliteratūru. 1 stunda laiks. Viņš atskrien mājās, uzmet aci, pa diagonāli pārlasa, viss notiek. Tātad tur ir formulas, tur ir bišķiņi vajadzīga iedziļināšanās, un galvenais ir tas, kad skolas laikā nav iegūti pamati. Un tā vaina ir tur, ja runā par eksaktiem priekšmetiem, kad, piemēram, fizika, ķīmija vidusskolās jau diezgan ilgi ir izvēles priekšmets. Un, protams, kad tos izvēlās maz, visi grib ātrāk, vieglāk. Algebra, ģeometrija, fizika un ķīmija mums ir visapkārt, un tā nekad nepazudīs. Vienkārši vajag to mācēt saskatīt. Arbijs, kā jau skolotājs ar pieredzi, ir gatavs šīs sakarības parādīt jebkurā telpā. Iedomājieties, ka jūs atrodaties savā istabā, ja? Un tur ir skapis, jeb grāmatplaukts. Ja pamatskolā mēs sakām, mēs vadāmies pēc planimetrijas. Tātad mēs redzam taisnu stūri, mēs redzam riņķa līniju, tad šeit jau viss ir telpiski, šeit ir stereometrija. Tātad paralēls skaldnis ir šis skapis. To pašu mēs varam attiecināt uz gultu, un to pašu mēs varam attiecināt uz kafijas krūzīti. Kafijas krūzīte ir cilindrs, jeb nošķelts konus. Lūk tā. Un tā arī citas lietas. Taisnes dažādas, plaknes. Ja mēs paņemam, piemēram, šo dziesmu lapu, kur ir notis, ja, tā ir plakne. Bet ja mēs skatāmies no planimetrijas viedokļa, tad tas ir taisns stūris. Savas zināšanas
Vēlmi uzzināt un arī uzzināto pierakstīt Arbijs Lauva izmantojas ne tikai kā skolotājs, bet veicot arī arhivāra pienākumus. Tagad mācītāji jau zina, ja baznīcā ir Arbijs, jāsagatavo svētrunas eksemplāra kopija. Visu pierakstīt un arī ierakstīt Arbijs sācis jau mācītāja bīskapa Pētera Eglas kalpošanas laikā. Tagad Arbija dzīvoklī glabājas papīru grēdas un daudzu stundu audio ieraksti. Man vispār patīk mācīties. Es arī skolas gados spēlēju mājā vēl skolotājus un skolniekus ar dažādām spolītēm un sērkociņu kastītēm un tā tālāk. Un tad es vienkārši sāku pierakstīt šīs svētrunas. Es domāju, kā tas ir? Un tad mācējais Egla teica, pirmkārt tas, otrkārt tas, treškārt tas, un tas ir tāpat kā arī studentu praksē. Un tā man tas ieinteresē, un tā es sāku rakstīt svētrunas. Arbijs ir prasīgs gan pret sevi, gan arī citiem. Tomēr uz Dievu viņš nav dusmīgs un savu tagadējo dzīvi ratiņkrēslā pieņem bez kurnēšanas, lieki necerot uz spēju kādreiz atkal staigāt. Katrs gribētu iet un skraidīt, īpaši tad, ja līdz 26 gadu vecumam tu esi varējis iet, skriet un spēlēt un nodarboties ar sportu, bet tāda īpaša kurnēšana nav. Protams, kad būtu priecīgs, ja varētu, un Dievam visas lietas iespējamas, tā. Iemesli, kāpēc Arbijs saslima un kļuva paralizēts, īsti nav zināmi. Ārsti pieļauj, ka pie vainas kāds vīruss, kas izraisīs muguras smadzeņu apvalka daļēju noārdīšanos. Tālajos gados, pirms 30 gadiem, es aizbraucu no toreizējās darba vietas, kur es strādāju eksperimentālā līdzekļu rūpnīcā, centrālā laboratorijā pa vecāko inženieri, un toreiz bija tāds Vņisī. Mēs aizbraucam uz Ukrainu, uz rietumu Ukrainu, Lucskā, un tur man sāka stipri sāpēt mugura kādā naktī viesnīcā, un tā es arī saslimu, nokļuvu tur slimnīcā, un izrādījās, ka muguras smadzeņu iekaisums krūšu līmenī ir, un 3 dienu laikā apmēram tā noparalizēja. Par spīti slimībai Arbijs turpina savu aktīvo dzīvesveidu un sporto. Tagad vieglatlētikas un šķēpmešanas vietā stājies galda tenis, badmintons, šautriņu mešana un volejbols. Šodien Arbija Lauvas vārds ir gandrīz visās invalīdu sacensībās. Sāku trenēties Dinamo stadionā pie sākumā šķēpmešanā, un tad vēlāk pie Ulda Barbana vieglatlētikā, Daugavas sporta manēžā, un tā es visu laiku tā paralēli sportoju. Un tad, kad jau bija ratiņkrēslā, tad joprojām spēlēju volejbola sēdus, un tad es sāku nodarboties ar galda tenisu, kas man iepatikās, un tā galda tenisā diezgan ievērojams rezultāts sasniedzis starp ratiņniekiem. Skaitījos te ilgus gadus, tā kā pirmā rakete Latvijā. Šodien ir mīnus ārā, saulīte ir smuka. Ja jūs man piedāvāt un jums būtu bumba līdz, tad es teiktu, es rauju jaku nost un spēlētu mēs šeit. Uz vietas man nebūtu problēmas. Pat šlipse netraucētu, tā kā varētu spēlēt. Bet tā pagaidīsim siltāku laiku, kad var aiziet arī uz biķernieku mēžu. Kamēr vasaras sporta sezona vēl tā pa īstam nav atklāta, Arbijs spēlē šahu un ieteica to darīt tik vienam, jo tad nebūs nekādu grūtību apgūt arī augstāko matemātiku. Šahs dod cilvēkam tādu loģisko domāšanu jau no jaunības, no bērnības, tas attīst, un tāpēc varbūt arī tas zināmā mērā trenē atmiņu, ļauj loģiski pievērsties dažādiem matemātikas uzdevumiem, kas vēlāk rosina tādas intereses par dabas zinātnēm un par eksaktām zinātnēm kopumā. Ar gadiem cilvēkā pamostās slinkuma slimība. To mēs katrs pazīstam, un arī tas mazliet tā kā mudina uz tādu mazkustīgumu. Piemēram, sieva man saka, vajadzētu tur braukt un tur, bet es jau kā vīrietis tā mazāk
grib kustēties un tā. Tomēr par slinkumu gluži nav taisnība. Arbijs ne tikai sporto, bet arī interesējas par mākslu, apmeklē teātra izrādes, izstādes un koncertus. Viņš atzīst, ka lielākoties ar ratiem var tikt gandrīz visur. Vien jāizvēlas piemērotākās vietas un maršruti. Vai skats no ratiņkrēsla ir citādāks nekā ejot kājām? Arbijs atzīst, ka fiziski lielas atšķirības nav, tomēr emocionāli gan līdz cilvēku atbalsts varētu būt lielāks. Citreiz neizjūt, ja piemēram Mārtiņš man stum ratus, tad man liekas, kad es eju reizē, tāpat kā Anete iet blakām vai kāds cits cilvēks vai jūs, un es neievēroju to, ka es esmu ratos. Teiksim, vienkārši mēs ejam, tikai jāskatās uz bedrītēm, uz kādiem paaugstinājiem, un kad kaut kur neapkrīt vai nedabūn traumu. Varbūt skumīgi ir tas, ka cilvēki, arī radinieki un apkārtējie piederīgie un arī draudzes cilvēki, kad visi savā steigā, kā mūsdienās ir norobežojušies un steidzīgi un katrs par sevi. Liekas, ka Dievs ir radījis arī mani ar vienu galvu, tāpat kā to cilvēku, 2 rokām, 2 kājām un tādu pašu prātu, varbūt mazliet gudrāk vai ne tik gudru, bet tas ir tomēr tas, kad ar tādām iespējām, kad nav, varbūt tāds impulss, ka, tas līdzcilvēks būtu gatavs arī doties vai līdzi, vai palīdzēt, vai kaut kādā tādā veidā, lai varbūt arī tā motivētu. Ticība Arbijam ir vēl viens no dzīves darbarīkiem, ko viņš lieto, lai izzinātu Dieva darbības formulas. Šķiet, ka viņi viens otru saprot. Tikai šīs garīgās skolas mācību process ir nebeidzams. Neko jau labāk nevar pateikt, kā Kristus teica Jāņa evaņģēlijā 16:33. Pasaulē jums būs bēdas un grūtības, bet turiet drošu prātu, jo es esmu ar jums. Un, var sakot, mums arī ir, jādara viss tas, ko Dievs mums ir savā žēlastībā piešķīris. Tas nozīmē, ka jākustina savi locekļi, jāēd ir pēc iespējas tā normāli, minimāli, dārzeņus, kā man saka, un visu ko. Vajadzētu būt tādiem priecīgiem, skatīties saulītē, iet ārā, nodarboties ar sportu, izgulēties, un tad, lai būtu priecīgs vaigs. Jo, ja tu esi tāds nīgrs, tad tu pret otru līdzcilvēku arī būsi tāds, nīgrs, neiecietīgs, bet ja tu esi pabijis ārā, pasportojis un bijis šur tur un varbūt arī izbraucis, tad tu esi arī tāds ar veselīgu skatu un, protams, arī veselība ir vajadzīga. Veselība ir no svara un ticība arī no svara.